Nu, lūk, šis ir tas klasiskais dīvāna eksperta komentārs, jā, ar humoru, bet patiesībā diezgan pasīvi, agresīvs un noniecinošs. Viņš mēģina novērst uzmanību no tās tēmas emocionālā nepieejamība attiecībās uz sievietes uzvedību vai pat seksualizēšanu. Un te ir svarīgi saprast vienu lietu. Šāds komentārs nerunā par mani vai manu saturu vai sievietēm kopumā, tas runā par šī vīrieša uztveri, brieduma līmeni un spēju vispār runāt par emocijām. Un zini, kas ir interesanti? Šāda tipa komentāri parādās tieši pie šādiem video. Nevis pie jokiem, nevis pie virspusēja satura, bet tieši tur, kur sākas runa par emocionālu tuvību. Jo tas ir neērti. Vieglāk taču ir pajokot. Vieglāk ir novirzīt uzmanību uz sievieti. Vieglāk ir seksualizēt. Nekā pateikt, ka, es nemāku būt klātesoši, vai, man ir grūti sarunāties. Un tajā brīdī sieviete varētu sākt domāt, ka varbūt viņai jābūt ir interesantākai. Varbūt viņai jābūt skaistākai, klusākai, seksīgākai. Bet patiesībā sieviete vienkārši grib būt sadzirdēta. Tas ir arī viss. Un ja sievietei ir jākļūst par šovu, lai viņu pamanītu attiecībās, tad tas jau vairs nav par viņu. Tas ir par attiecību dinamiku, kur emocijas vispār netiek satiktas. Un ja tu sevi atpazīsti šajā vietā, tad tas nav tas, ar ko tev jāsamierinās. Par to es runāju dziļāk savā darbā, konsultācijās.